Sveiki, mīļīši! Tātad šodien mums izķedāsim Viktorīnas trešo jautājumu. Jā, trešo jautājumu un arī atbildes. Šodien drusku vēlu, bet, labāk vēlāk nekā nekad, jā. Kā jau brīvdienās darba pilnas rokas. Tātad un trešais Viktorīnas jautājums mums bija: kādēļ ar gadiem samazinās kolagēna ražošana? Un varianti: mazāk kustību, lēnāka vilmaiņa, hormonālās izmaiņas vai ūdens dzeršanas samazināšanās. Kā jūs domājat, kurš ir pareizais variants? Un pareizais variants ir visi iepriekš minētie. Jo tātad mazāk kustību, jā. Faktiski kolagēns netiek ražots automātiski, tam ir vajadzīgs signāls, jā. Un ir vajadzīgas regulāras kustības, ir vajadzīgas stiepšanās vingrinājumi, ir vajadzīga slodze. Un tas dod tādu signālu fibroblastiem, šūnām, kas ražo tieši kolagēnu, kad viņas vispār ir vajadzīgas, kad ir vajadzīgs ražot, ir vajadzīgs strādāt, mums ir vajadzīgs kolagēns, jā, lai mums, locītavas nesāpētu, jā, ir vajadzīgs, lai mums būtu skaista āda, lai mums būtu skaisti mati, jā, kvalitatīvi un vispārējais, kur ir vajadzīgs kolagēns. Faktiski kolagēns ir vajadzīgs visā organismā, kolagēns ir vajadzīgs pat asinsvados īstenībā, jā. Labi, bet šoreiz ne par to tēmu, jā, kolagēns mums ir vajadzīgs visur, visos saistvielās, jā, saistaudos. Jā, un cilvēki ar gadiem, cilvēki sāk mazāk kustēties. Ir tāds mīts, kad vajadzētu saudzēt tā kā locītos, nevajadzētu tā kā tik daudz kaut kādas slodzes likt, bet patiesībā tas ir tiešām mīts, jo ir vajadzīgs tieši kustēties, tieši stiepties, tieši slodzi dot virsū. Tāpēc, kad savādāk šie fibroblasti, viņi domā, mums jau nav jāstrādā, mums nevajag ražot nekā, jā. Tāpēc, ka tu taču nekusties, priekš kam tev vajadzīgs tas viss, jā. Lūk, un tāpēc ir vajadzīgs tieši kustēties, jā, jo, protams, arī vajadzīgs materiāls dot organismam, no kā viņam ražot vispār to kolagēnu, jā. Bet, tas ir cits stāsts, jā. Jā, un līdz ar to locītavas tiek nevis saudzētas, jā, bet viņas tiek nevis aktivizētas, bet saudzētas, tā. Vilmaiņas palēnināšanās. Ir tā, ka pēc 25-30 gadu vecuma palēninās šūnu dalīšanās un samazinās fermentu darbība. Un līdz ar to palēninās viss organismā. Faktiski palēninās ļoti daudzas lietas organismā, jā. Un organisms sāk taupīt resursus tālāk. Trešais variants mums bija hormonālās izmaiņas. Faktiski hormoni tieši regulē kolagēna sintēzi, jā. Un kolagēns mums ir vajadzīgs, jā, visam. Āda, mati, nagi, ragi, visam ir vajadzīgs kolagēns. Arī kauliem, starp citu. Un cilvēkiem, sievietēm īpaši, vispārībā cilvēkiem kolagēna ražošana pēc 25-30 gadiem kolagēna ražošana samazinās gadā aptuveni 1–2%. Ja. Sievietēm ar hormonālām problēmām tas var būt pat dubultā, ja, un sievietēm menopauzes laikā tas var būt pat 3-kāši samazināties. Ja. Tāpēc hormoni ļoti, ļoti ietekmē. Ir vajadzīgs skatīties, kā var palīdzēt organismam sakārtot savu hormonālo stāvokli. Un tātad hormonu kritums ir strauji kolagēna zudums. Un ūdens dzeršana, tātad ūdens, jā. Kolagēns nav cietas stienis, tas ir šķiedrēnas proteīns, kas darbojas ūdens vidē. Ļoti labi pateikts, jā. Un ir tā, ja trūkst ūdens, kolagēna šķiedras kļūst trauslas, samazinās audu elastību, pasliktinās kolagēna sintēzes vide. Jā, ir tā, kad cilvēkiem, principā mēs jau runājām, par ūdens dzeršanu pirmajā jautājumā, kur mēs runājām, jau es stāstīju jau, bet faktiski atkārtošu, kad cilvēkiem ar gadiem zūd slāpju sajūta. Kāpēc viņa zūd? Tāpēc, kad organisms pierod, ja cilvēks viņam nedod ūdeni, ja kaut kāda iemesla pēc, varbūt viņam tur, teiksim,
nērti ir tik bieži staigāt uz toleti pačurāt. Jā, varbūt viņam ir tālie braucieni un viņam negribās katrā benzīntankā stāties. Jā. Un viņš nedod organismam to ūdeni, un organisms sāk pierast, ka viņam nedod. Nu, ko darīt? Nu, nedod man tas saimnieks, nu nekā. Un viņam jau sāk pazust tā, organisms jau vairs neprasa tik bieži to ūdeni, jā. Un sāk zust tā vajadzība pēc ūdens, un cilvēks līdz ar to, kā viņš nedzer ūdeni, viņam samazinās ūdens, teiksim, procentu daudzums organismā, vairs no 70-75 jau samazinās, ja? Un līdz ar to parādās dažādi veselības traucējumi, un arī, protams, kolagēna sintēze, ja? Jo var parādīties locīto stīvums no tā, ka nav ūdens, ja? Jo ūdens pašķidrina mums asini, tas nozīmē uzlabo asinsriti. Ūdens pašķidrina mums limfātisko sistēmu, tas nozīmē locīto šķidrums arī limfātiskā sistēma, mīlīši. Tā kā arī ūdens, un kas ir svarīgi, un svarīgi ir, ja cilvēks arī dzer to ūdeni, ir jādzer kvalitatīvs ūdens. Jo, ja nav kvalitatīvs ūdens, ja ir, teiksim, nedzīvs ūdens, ja, tad šūna neatpazīst viņu. Cilvēka organisms neatpazīst cilvēks. Mēs esam dzīvs cilvēks, ja, un mums ir vajadzīgs dzīvs ūdens, lai mūsu šūna var atpazīt. Un dzīvs ūdens par nedzīvo ūdeni, jā, mīļie cilvēki, protams, jūs cilvēki ir, kas pērk veikalā pudelēs to ūdeni, jā, jo, viņš ir tīrāks, protams, kā krāna ūdens, jā. Taču, kā jūs domājat, ūdens, kas ir iespundēts plastmasa pudelēs mēnešiem ilgi, varbūt pat gadiem ilgi, kā jūs domājat, vai viņš ir dzīvs? Lūk, tā. Tad, ja aizdomājas, tad tā arī ir. Tā, lūk, ir ar kolagēnu. Ja jums interesē labs kvalitatīvs kolagēns, vai jums interesē dzīvais ūdens, rakstiet komentārā vai privāti kolagēns vai ūdens, un es ar jums sazināšos. Tikai, lai es varu uzrakstīt jums privātu ziņu, lūdzu piesekojiet, un piespiediet sirsniņu un padalīties tālāk ar šo video. Jo vairāk cilvēku dzirdēs šīs visas atbildes, šos visus, teiksim, skaidrojumus, jo vairāk cilvēki sapratīs, kas viņiem notiek viņu organismā. Tā kā jauku vakaru visiem!